Šī ir Goliševa, Latgale, Latvijas patu maliņa. Daudzi par šo vietu pat nav dzirdējuši, bet šeit ir baznīca, šeit ir mājas un šeit vēl dzīvo cilvēki. Latvija nebeidz pie Rīgas apveceļa. Latvija ir līdz pat pēdējai mājai, līdz pat pēdējiem cilvēkam. Kamēr Rīgā raksta jauna instrukcija, te tukšojas ciemi un aizbrauc jaunie. To nemainīs vēl viena darba grupa. To maina tikai cilvēki, kuri grib, lai šeit atkal kāds piedzimst un paliek. Aiz manis 50 metrus no šejienes ir Krievija. Šeit nav abstrakts runas par suverenitāti. Šeit tā ir par rokas stiepieniem. Un tieši šeit redzams, cik bīstami ir sistēma, kurā neviens ne par ko neatbild. Kad apdraudēta valsts, sistēma gaida direktīvu un saskaņojumu svešā zemē. Lēmums par Latvijas robežu jāpieņem Latvijas tautai, nevis nevēlētiem ierēģiem. Tāpēc par katru lietu atbildēs viens konkrēts cilvēks. Es par to esmu gatavs atbildēt.